Vai jūs esat pieņēmis nelegāls maksājums? Bez šaubām. Man jābūt godīgam, es nevaru melot. Ja Vai to nevar uzskatīt par kukuli un līdz ar to, vai prezidents var... Redziet, tas ir daudz sarežģītākas attiecības, kuras varbūt tomēr būtu jāpublisko kādreiz. Ja es iejaucos ar savu nazi, jebkura cita cilvēka ķermenī, man jābūt pilnīgam komfortam, un arī saimniekam jābūt pilnīgam komfortam. Es pasaku godīgu faktu, kuram nav tālāk turpinājumu, kuram nav nekādas apsūdzības ne no vienas puses, ja? Parādot, ka ir tāda problēma, ka es esmu gatavs viņu publiski pateikt, es parādu savu drosmi, ja? Savu godīgumu. Ja cilvēks pasakās, jūs nedodiet... Man nepasakās, un ja pateiktos, es neņemtu. Ziniet, Kalviškungs, ja jūs man pateiktos. Jūs nesniedzat pa labu apkalpošanu restorānā papildus naudu vai frizētavā vai pa kādiem citiem... Tā ir dzeram naudu šitā. Ne, atvainojiet. Tā ir pateicība par labu pakalpojumu. Labi. Tā nav ārsta problēma, cienījamais Domburkungs. Tā ir valsts problēma, kura nav likumos nodefinējusi kārtību, kādā veidā šīs pateicības ir jāreģistrē. Tās pateicības ir ļoti dažādā formā. Kā es teicu, sākot no paldies, no rokas spiediena, no skulpsta, viņas ir sirsnīgas. Tīteriņa, olu, skrējumu burciņas, deklarēšana ir diezgan tāda nenoteikta lieta. Ja? Un tajā brīdī, kad mēs ierodām no naudu, man tas pārsteidz. Protams, visi ir saskaitījuši man naudu, visi var izlasīt, ja? Bet visi skaita arī to naudu, ja? Par ko es pats vēl pat nezinu. Jebkurš cilvēks, kas nemaksā nodokļus par vienu daļu no saviem ienākumiem, un nav svarīgi manās acīs, kā šos ekstrā liekos ienākumus jūs dēvējat. Vai jūs viņus dēvējat par dāvanām, vai jūs viņus dēvējat par apmokšņu naudu, vai viņa nāk no darba devēja, jeb pat pakalpojumu saņēmēji. Personīgi manās acīs šāds cilvēks netaisnā veidā saņem katru gadu tādus ienākumus, kur viņš savu daļu nav veicis savu daļu, lai balstītu valsti ar tādiem pašiem uz visiem saviem ienākumiem maksātiem nodokļiem kā citi. Te ir nevienlīdzība dažādu pilsoņu starpā. Tas ir vienkārši fakts. To var saukt dažādi. To var saukt par autora atlīdzību, to var saukt par honorāru. Var devēt dažādi. Jautājums ir, cik liela nodokļu masa, vai izdosies panākt nodokļu atlaides, vai neizdosies. Tad es piedāvāju risinājumu no tā visa. Tas nav skaidri aprakstīts, kas jādara dakteriem, ir saņemot šādas pateicības, vai par to ir jāmaksā nodokļi, nav jāmaksā nodokļi, par kādām dāvanām jāmaksā nodokļi. Bet tas, kas būtu jādara šādā situācijā, ko dara normāli uzņēmumu, vadītāji, grāmatveži, dodās pieņēma dienestu pēc skaidrojuma vienu vai otru likuma panta, un arī tiek viņi tad īstenota dzīvē. Tas arī Zetārkungam šobrīd būtu jādara. Es pats došos pie kompetentām iestādēm un centīšos šo jautājumu risināt. Jūs dosaties uz kurieni, pie kurām iestādēm? To, ko arī man praktiski pārmet, pie valsts ieņēmuma dienesta. Un? Mēģināšu uzrunāt viņu viedokli konkrētā manā gadījumā. Jebkurā laikā, kad slimnieks vienalga vai kāds cits cilvēks sniedz kādu pateicību, tā ir pateicība. Un jūs nekad neesat prasījis to? Nekad. Lūk, Domburkungs, šeit jānovelk strikta līnija. Es beidzot gribu šo lietu novest līdz galam, lai šī problēma mūsu valstī būtu sakārtota.